ko ir laiks apskatīt ziemas rapšu sējumus, kur ir iesētas rapulu šķirnītes, un atgādināšu, ka rudenī šeit bija iesētas tādas šķirnes kā Janošs, Teksas, Manhettan un Triatlona, kā arī viena jauna šķirnīta Bernsteina. Saka, Ērika, kā augi izskatās pēc ziemas un kas bija interesants šajā projektā? Es te varu pateikt, Veronika, augi izskatās ļoti labi. Kā varam redzēt, jau ir pabaroti ar slāpekli, pārziemojuši arī ļoti labi, jo šogad bija ļoti patīkama, maiga ziema. Un līdz ar to nekādi sala bojājumi nebija, kas varbūt ir slikti no tāda zinātniskā viedokļa. Ja? Bet kas ir īpaši šajā projektā? Pēdējos gados mainās sējas tehnikas, sējas tehnoloģijas, un arvien vairāk lauksaimnieki izvēlās šīs platās rindstarpus, un tad pirms sezonas ir tie zvani, tad cik sēt, jo vai tiešām ir jāsēj šie 50 augu uz kvadrātmetru, kā tas ir tradicionāli, kā mēs to pieņemts un kā mēs to iesakam, vai ir jāsamazina augi, jo, kā mēs šeit redzam, šeit ir 45 cm rindstarpas, un vienā kvadrātmetrā ietilps tikai 2 rindas. Tad mēs vēlējamies šajā projektā izmēģināt, tātad ir tradicionāli 50 sēklas uz kvadrātmetru un samazinātā izsejas norma 35 sēklas uz kvadrātmetru. Šobrīd, apstaigājot šo izmēģinājumu, paskaitot augus, šeit jūs redzat, mēs ieliekam rāmīti, paskaitam, tad būtībā tas pārsteidzošais, kad tādas lielas kaut kādas būtiskas atšķirības starp šiem abiem izsējas variantiem nav. Caurmērā pārziemošie augi ir variācijā no 26 līdz 34 augiem. Tas nozīmē, ka pie mazākās izsējas normas, teiksim, tie varbūt nesadīgušie augi vai aizgājušie bojā ir mazāk nekā tas ir pie šīs 50 sēklu izsējas normas. No tā mēs varam secināt, ka jā, ir iespējams samazināt izsējas normu. Un vēl ko mēs iegūstam šādu nedaudz samazinātu izsējas normu, kad augi nekonkurē viens ar otru un viņiem ir vairāk šī telpa. Viņi ļoti labi attīstās un šeit var redzēt, ka visiem attīstās jau skaisti tā kā uz sāniem, jo ir brīva vieta. Bet pie biezākas izsējas normas, lai izvairītos no konkurences, viņi vairāk stīdzē. Mums ir lielākas problēmas viņus noregulēt rudenī. Tas arī, ko mēs vēlējamies šeit pierādīt. Protams, nāks vēlāk kulšana, mēs redzēsim, kā tas atspoguļojas uz ražas, bet šobrīd, jā, pārsteidzoši, bet nav tā, kad teiksim, būtu kaut kādas šīs augu atšķirības.